Nu, labrīt, dargi draugi, un tātad pēc manējā izglītojošā video es saņēmu gan kritiku, jā, ka pa daudz lamu vārdu, gan arī uzslaus, jā, uzslaus pārsvarā no skolēniem, no tiem, kas arī, nu, ķipa ir manējā mērķa auditorija, jā, nu, tāpēc, ka es skolotājs, jo aptuveni, zinu, ka man jau nav grūti padalīties ar zināšanām. Viņi teica, ka nu pa Jaunzēlandi vēl nav mācījušies, bet ja mācītos, jā, nu ja zin, kā iziet kaut kādu Jaunzēlandes kursu, nu ļoti noderēta informācija tiešām pa Kraisčērču. Nu un tad viņi saka, tu galvenais turpina, vidikiem turpina, ja tev ir laiks turpina, nu tad es arī paturpināšu. Nu es tagad atrodos tādā pilsētā Oamahu, jā, nu viņi man tur tālumā aiz muguras ir, nu huiņ, principā, nē, nu ir kaut kāda veca māja, arī tur kaut kāda operbanka, nu kaut kāda tāda, nu tāda puslīdz smuka. Nu, un te viņiem kaut kad agrāk esot bijis vilciens. Jā, nu, un šita ir ostas teritorija, nu, arī pilnīgs sūds, bļaļ, nu, te nav ko redzēt, nu, te nav. Nu, un tad, jā, nu, bijis tas vilciens, bijis, nu, huis, es zinu, no kura gada, nu, kur tas pispalielam, nu, seni bijis, es tajā laikā nedzīvoju, pa bazaru nevaru atbildēt, zin kā, nu, viņš esot bijis, tā stāsts slieda ir, zin kā, kaut kāda veca māja ir, nu, tā kā viss esot bijis. Nu, un tagad, reku, tas vilciens ir tagad te, jā, kaut kādā 2016. gadā, tur atkal pa bazaru var atbildēt. Nu, Džeki izdomāja atjaunoja to vilcienu, viņš tagad vizina, jā, no centra, kas ir tur projām, līdz šejienai, jā, ķipa, atbrauc pingvīnu, zilo pingvīnu parādīt, jā, bet nevis pidaras pingvīnu, bet zilais, vienkārši zils pingvīns esot viņš, nu, zils, bļaļ, nu, huj viņš zina. Bet pa dienu viņi nevarot redzēt, sakarīgi atved, jā, ķip, paskaties, bļaļ, pingvīnu, bet viņš nav redzams, jā, zin, kā skaties, tur var iestāstīt, ka tur, bļaļ, Nesi arī dzīvo, jā, zin, ka viņi tik nav redzami. Nu, un atbraucam pingvīnu pastīties, bet, jā, stāsts principā pa šito vilcienu viņi atjaunoja. Samaksā $12 pa turpan atpakaļ vai $7, ka uz vienu virzienu, jā, jo tas ceļš nav garš, cik tur es nezinu, īsti nepaspēju pat padročīt, bļaļ, ka tu jau esi atpakaļ. Nu, un tagad reku viņš met dūmus, tas nozīmē, ka jāpis iekšā, savādāk tu nokavēs, dārgais draugs, nu viņš tūlīt brauc atpakaļ, jā. Tā tad jāiem skolā pa kaut kādu dzelzceļu vēsturi prasa vai kaut kādu, nezinu, tur pa vajag lokomotīviem vai visu šito huiņu, bļaļ, nu te var pastāstīt, jā, ka tādā pilsētā šitāds ir, jā, nu ko tu viņi darīs, ko es vēl vairāk varu pateikt, nu very basics, jā, Wi-Fi nav iekšā, jā, neko nopirkt nevar, bet, nu, tāds ķip draudzīgs kolektīvs, jā, tad tanta atnāc paprasīja, no kurienes tu ies, pateic no Latvijas, viņi teica, kur tas ir, es teicu, ej, tu dirst, bļaļ, ja tu nezini, nu, viss pa draudzīgo, viss pa godīgo, nu, ņemiet pa labu, jā, ja kaut ko vēl vajag droši jautāt, kamēr es te esmu gatavs dalīties.